nevis kā tikai orķestra krāsu pasaules papildinātājs, bet tieši kā solo instruments. Un sakarā to pašu koncertu mēs sāksim pirmkārt ar Steve Reich skaņdarbu drumming, kas parāda plika ritma iespēju izveidot no nelielām atsevišķām ritma epizodītēm salikt kopā veselu stāstu, kur viens otram mēs dzenamies garām, apdzenam, noķeram, paliekam uz vietas. Kā trešais skaņdarbs būs skaņdarbs 4 bungu komplektiem, ko ir sarakstījis Julie Wolf, kurā ir sintezēti gan bungu komplektu arī kā solo instrumenta iespējas, un tā pašā laikā arī ļoti spēcīgs ritms. Un 4 komplektus, man liekas, ir viens no pirmajiem atskaņojumiem Latvijā. Vēl viens skaņdarbs, kas būs pirms tam. Pirms tam būs skaņdarbs, kurā tiks pieaicināts mums arī kā vieksmālsniece Ilona Mēja uz flautas. Tas ir Džordža Kramba, kāds saka, idile par kaut kādu, varētu būt teiksim, tā Āfrikas tūkstneša ainiņa uzburta, kur flauta ir kā solo instruments galvenais, un mēs kā citam instrumentam, mēs šī gadījumā esam kā vienkārši krāsas papildinājums. Timpāniem solo, kur kā pavadījumu spēlē visi iespējamie lielie, mazāki citamie instrumenti. Un šeit ir jāpiezīmē, ka solo spēlēs Elīna, kas mums ir timpānu čempioni, Parīzē ir vicečempioni, un tas ir tīri ļoti labi noaranžēts skaņdarbs, tāpēc, ka arī pats Makarēs ir sitējis, un kā nobeigums viņš ir tāpēc, jo šī skaņdarbā vislabāk parādās visu instrumentu krāsas, un tā pašā laikā tas ir kā pierādījums tam, ka citamie instrumenti ir mūzikas instrumenti, nevis daudzāmie instrumenti.